Labrīt visiem, labrīt! Ir 8:30 un ir laiks uzsākt kārtējo domas sēdi 6. maijā Cernikavā domas sēžu zālē. Un sēdei attālināt savu dalību ir pieteikuši deputāti Kerola Davidsona, Karina Miķelsone, Imants Krastiņš un Ģirs Dukevičs, kā arī, kas mums nav. Tad reģistrējies nav Ārnis Roziņš šobrīd. Pārējiem man pagaidām ziņa nav. Imants Krastiņš arī attālināt, jā. Un darba kārtībā mums ir 6 darba kārtības jautājumi. 2 ir saistošie noteikumi, kas ir apstiprināti Finanšu komitejā un izgājuši publisku apspriešanu. Lūdzu, deputāti, vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi par darba kārtību nav, tad uzsāk balsošanu un lūdzu apstiprināt darba kārtību. Kerola Davidsona balsojusi? Vai dzirdi? Es dzirdu, jā, bet es nezinu, kāpēc es drīkstu mutiski nobalsot par. Man neparādās pagaidām tas balsošanas lodziņš, bet es centīšos. Labi, mēs mutiski piefiksēsim pirms balsojumu. Paldies. Par. Paldies. Labi, tad slēdzu balsojumu. 14 par. Un ķeramies klāt pie darba kārtības. Un pār saistošo noteikumu grozījumu Ādežu novada pašvaldības 23. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Ādežu pašvaldības nolikums projektu. Ir skatīts 15. aprīlī Finanšu komitejā un izgājis publisku apspriešanu. Publiskais apspriešanas laikā ir saņemti 6 sabiedrības pārstāvu priekšlikumi. Finanšu komitejā jautājums tika atbalstīts ar 8 balsīm. Un varbūt tās vēl ir vārds Ilonai Gotthardai pār publisko apspriešanu. Jā, labrīt. Publiskās apspriešanas termiņš mums bija līdz 30. aprīlim. Saņēmām 6 iedzīvotāju priekšlikumus, 4 iedzīvotāji iebilda deputātu skaita samazināšanai domas komitejās. Tur tātad tie argumenti dažādi. Deputāti ievēlēti, lai pārstāvētu iedzīvotāju intereses. Darbs komitejā veicina izsvērtu lēmumu pieņemšanu domas sēdēs un samazinot locekļu skaitu pastāv risks mazināt viedokļu daudzveidību un lēmumu kvalitāti. Pieņemtie domas lēmumi varētu būt pretrunā iedzīvotāju vairākuma interesēm, kas noteikti traucēs novada ekonomisko un sociālo jautājumu risināšanu. 2 iedzīvotāji savukārt pauda atbalstu šiem noteikumiem, un arī tie argumenti minēja, ka ir tendence, ka deputāti komitejās ir mazaktīvi, neizsaka viedokļus vai priekšlikumus, nepiedalās debatēs par izskatāmajiem jautājumiem, un samazinot komiteju deputātu skaitu no 9 uz 7 būtu tāds pašvaldības finanšu resursu ietaupīšana attiecībā uz deputātu atlīdzību, kuri komitejas sēdēs piedalās formāli un neizsaka viedokļus. Tiek minēts, ka Saukrastu novadā pašvaldībā līdzvērtīgās komisijās jau darbojas 7 deputāti. Un deputātu skaita samazināšana nemainīs esošo politisko līdzsvaru, taču dos iespēju veidot kompaktāku un efektīvāku komiteju. Jā, tāpat iespējams koncentrētākas un saturīgākas diskusijas, mazāks administratīvais sloks, skaidrāks atbildības sadalījums, un viens no iedzīvotājiem minējis arī pieredzi citās Eiropas valstīs, piemēram, Francijā, arī attiecībā uz šo izpildu institūciju sastāvu, ka institūciju lielums nav pašmērķis, bet instruments efektīvai pārvaldībai. No citām institūcijām netika saņemti viedokļi. Tas tā viss. Paldies, un es arī varu pateikt, ka likums par pašvaldībām 14. pants nosaka, ka komitejas un kompetenci un skaitlisko sastāvu nosaka pašvaldības nolikumā, un komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par 3. Katrs deputāts vismaz viens komitejas loceklis. Tātad likums skaidri un gaiši pasaka, ka minimālais skaits ir 3. Un ir arī saņemts Karinas Miķelsonas priekšlikums sistēmā Namējs
Lūdzu, vārds Karīnai Miķelsonai. Jā, labrīt. Paldies par vārdu. Es palūkšu uzlikt prezentāciju. Prezentāciju nav iespēja šobrīd uzlikt. Nē, es lūkšu uzlikt prezentāciju ir augšuplādēta Namēs sistēmā, un es lūkšu viņu šobrīd atvērt arī visiem. Prezentācija neatbilst absolūti, ko nosaka likums un patiesībai. Tā jau ir deputāta iespēja izteikties par jautājumu. Prezentāciju uz ekrāna mēs nerādīsim, lūdzu. Es atvainojos, godātais sēdes vadītājs, šobrīd jūs pārkāpjat manas tiesības, dokuments ir sagatavots. Ja tur ir kaut kas pretiesisks, jūs varat to komentēt, bet es tomēr uzstāju un lūdzu atvērt prezentāciju. Jūs kā jautājuma virzītājs neesat izteicies par šo jautājumu. Es tomēr vēlētos izteikties. Jūs tur norādāt demokrātijas apdraudējumu, bet tikko skaidri un gaiši nolasīja, ka likums to nenosaka absolūti, un arī citās pašvaldībās 51% netiek ievērots. Lielākā daļa Latvijas pašvaldību un arī Eiropas Savienības. Bet es lūdzu uzlikt prezentāciju šobrīd. Tā jau ir tā demokrātija, ka mums ir iespēja izteikties, un arī komitejas tiem mērķim domāts. Izdevās jāatvērt. Paldies! Jā, lūdzu nākamo slaidu. Jā, šobrīd mēs diskutējam par 2 komiteju locekļu skaita samazinājumu. Jautājuma virzītājs ir šobrīd priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, godātais arī sēdes vadītājs. Un mēs runājam par komiteju sastāvu, kurš ir apmeklējis sēdes vairāk kā 95% apmērā, katrs no locekļiem. Un neviens no locekļiem nav izteicis vēlmi atstāt šīs komitejas dalību, vai neviens arī nav apliecinājis, ka kā dalībnieks jūtas nekomfortabli sēdēs. Mēs esam arī uzklausījuši vismaz Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas vadītājs patiesībā klātienē komitejā veiktu aptauju par savas komitejas locekļiem, kurā arī neviens no komitejas locekļiem nav izteicis kādu diskomfortu vai neērtību par komitejas darbu. Nolikums skatīts Finanšu komitejā un nobalsots 8 balsīm, tā kā pie šī var jautāt. Es atvainojos. Pretenzija ir balsojums 8. Mums nav šobrīd pretenzija, mums ir iesniegts priekšlikums balsojumu, un es šobrīd viņu prezentēju. Un es ļoti palūkšu sēdes vadītāju nepārtraukt. Tomēr šī arī ir tā demokrātija, un mums ir tiesības arī saskaņā ar nolikumu izteikties deputātiem par darba kārtībā izskatāmiem jautājumiem. Lūdzu, turpiniet, jā. Paldies. Tātad attiecīgi papildus pat tam, ka komitejās nav 15 deputāti, doma ir izveidojusi iedzīvotāju padomes un aicinājusi vēl papildus tam iedzīvotāju pārstāvniecības līmenim, ko pārstāv katrs deputāts, arī iesaistīties iedzīvotāju padomes, lai pēc iespējas kvalitatīvāk un vairāk komitejās varētu diskutēt par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Un īpaši kritiski tas ir abās pieminētajās komitejās, jo faktiski šeit tiek izskatīti visām jomām piekritīgie jautājumi, izņemot finanšu, kas tad attiecīgi ir finanšu komitejā. Lūdzu, nākamo slaidu. Šie ir absolūtākie meli. Bet ņemot vērā to, kur var piekrist sēdes vadītājiem, kurš joprojām neļauj man prezentēt savu jautājumu. Cienītais sēdes vadītāji, es varu palūgt, lūdzu, nedalīt uzmanību. Paldies. Tātad kritiskais pārsvars un īpaši, ka tā ir mazāk puse no visiem domas deputātiem, un man šobrīd, kā Ādažu novada pašvaldības deputātam, absolūti nav svarīgs citu pašvaldību viedoklis un pozīcija šajos jautājumos, bet tieši mūsu pašvaldībā arī komitejām ir šīs tiesības izskatīt jautājumus un sniegt atzinumu par tiem un arī nevirzīt tos tālāk izskatīšanai domas sēdē.
Tādēļ īpaši svarīgs ir šis mazākā puses pārstāvniecība, kur var gadīties situācijas, ka jautājums tiek pieņemts un izlemts mazākumu skaitā, kas ir faktiski apdraudējums tam, ka vairākums deputātu pat var neuzzināt par kāda jautājuma izskatīšanu vai par tā tālāko nevirzīšanu. Un šādā situācijā neliels deputātu loks iegūst tiešām nesamērīgu ietekmi par jautājuma virzību. Un, protams, vēlreiz uzsvēršu, ka īpaši kritisks tas ir gadījumos, kad lemj jautājumu nevirzīt tālāk uz domas sēdi. Un arī 2025. un 2026. gadā ir bijuši šādi gadījumi mūsu komitejās. Tātad tas nav kāds īpašs izņēmumu gadījums, tā ir normāla darba prakse komitejās. Lūdzu, nākamo slaidu. Šeit es gribu papildināt, ka, ja vairākums deputāti darbojās vienā komitejā, komitejas un domas funkcijas tad saplūst, un tad veidojās tāda dubultā un neefektīvā lēmuma pieņemšana, un domē jābūt galīgai lēmuma pieņēmējai, un šī augstākā institūcija zūd jēgas. Absolūti es vēlreiz lielākā daļa pašvaldība ir 1/3 deputātu komitejās, tāpatās arī Eiropas Savienības valstīs. Godātais sēdes vadītāji, jūs jau vairākas reizes mani pārtraucat. Es ļoti labprāt aicinu jūs uz debati pēc šīs prezentācijas izskatīšanas. Jā, mums ir arī paredzēta komiteja, un šis jautājums ir jau vienreiz nobalsots, tā kā es ļoti jūs steidzinu, jo ir arī godātais sēdes vadītāji, jūs šobrīd tērējat mūsu laiku, jo neļaujat man runāt. Daudz runā muļķības. Es lūdzu, atslēdziet viņu. Lūdzu, pārējiem, tad nākamais slaids, kas jums tur nepieciešams. Labdien. Kā viņai patikās atslēgt? Lūdzu, turpiniet. Es tikai rekomendēju. Tā ir netaisnība. Šobrīd, ko jūs rādat, ir netaisnība. Šobrīd vienīgā netaisnība ir jūsu virzītais jautājums, kas pat nav skatīts un saskaņots divās komitejās, par kurās mēs šodien pieņemam lēmumu. Komiteja, kurā pārstāvētu mazāk nekā pusi deputātu, faktiski neaizstāja pilnvērtīgu domas diskusiju, un tā ir pilnīgi taisnība, un savukārt tiek radīta situācija, kad šie lēmumi tiek pieņemti šaurā lokā. Un jūsu pieminētais piemērs patiešām ir netaisnība, jo komitejai mūsu šajā pašā nolikumā ir pilnīgas tiesības nevirzīt jautājumu izskatīšanai tālāk citās komitejās vai domas sēdē. Tas ir kritiski, ka samazinās arī uzticēšanās pašvaldības atklātībai un demokrātijai. Vēl mazliet pacietības, lūdzu, nākamo slaidu. Ja viņi muļķības runā, atslēdziet. Lūdzu, nākamo slaidu. Paldies! Tātad varas koncentrācijas risks, un šeit es tikai uzsvēršu to, ka samazināts viedokļu daudzveidība, un līdz šim neviens iedzīvotājs un neviens deputāts nav sūdzējies par to, ka kāds būtu izteicies par maz, gluži pretēji. Vairāk kārt tiek aizrātīts, kā šodien no kolēģiem izskan zālē ļoti nepatīkami saukļi atslēgt, aizvērt, neļaut izteikties. Tātad šie viedokļi nevar tikt pienācīgi izvērtēti ar tādu attieksmi. Lūdzu, nākamo slaidu. Arī nepatiesība. Visiem deputātiem katrā komitejā ir iespēja piedalīties un izteikties, lai viņš ir šis godātais sēdes vadītājs. Jums ir jāmācās vadīt sēde. Jūs šobrīd man pārtrauciet ļoti vismaz. Jā, un arī jūs savā uzrunā jau vairāk kārt man liedzāt iespēju izteikties un pat nevēlējāties atvērt prezentāciju. Es tā neesmu teicis. Es jums ļauju izteikties. Deputātu līdzinējais komiteja apmeklējums ir bijis atbildīgs un augstā līmenī. No sistēmā nāmēs pieejamiem datiem un protokoliem 93% apmeklējums, tas ir vērtējums kā ļoti augsts komiteja apmeklējums, tātad deputātiem ir svarīgi, kā arī cita starpā ir piedalījušies deputāti no citām komitejām, aktīvi ņēmuši dalību, snieguši priekšlikumus un izteikušies par jautājumiem, jo tieši komiteja ir tā vieta, kur diskutēt un debatēt par jautājumiem. Un iespējams, mēs šodien domē nerunātu tik daudz par šiem jautājumiem, ja vien tie būtu pienācīgi izdiskutēti komitejās, par kuriem pieņemam lēmumu.
Arī šobrīd tātad Finanšu komitejā, kad tika prezentēta deputāta Gata Miglāna iecere par šī nolikuma grozījumiem, deputāti ir apliecinājuši 8 deputāti iecer atkal aktīvi iesaistīties pašvaldības darbā. Tādēļ ir liederīgi nodrošināt iespēju komiteju darbā piedalīties īpaši iespējami plašāku deputātu loku. Finanšu komitejā izskanēja priekšlikums iesaistīt visus 15 deputātus. Protams, tā ir katra deputāta brīva griba, tāpēc uzsvēršu, ka uzturu priekšlikumu nodrošināt iespēju visiem tiem, kas vēlas, un lūdzu virzīties uz pēdējo slaidu, kas ir manas deputāta tiesības izteikt priekšlikumu balsojumam, un viņš ir arī sagatavots. Un priekšlikums balsojumam ir tomēr izslēgt risku, kad komitejā pārstāvēta mazāk nekā pusi domas deputātu, un tā nu sanāk, ka 7 piedāvātie locekļi ir mazāk nekā pusi no 15, saglabāt esošos 9 vai veidot komitejas sastāvā ar iespējami plašāku deputātu pārstāvniecību. Iepriekš Finanšu komitejā neviens nebija izteicis papildus vēlmi, varbūt tomēr līdz šai sēdē kāds izteiks arī papildus vēlmi, līdz ar to atstāt iespēju pieteikties visiem, kas vēlas. Un par šo priekšlikumu es arī aicinu nobalsot mutiski pirms stiprināt noteikumus. Arī tas ir šobrīd. Šo priekšlikumu jau tika nobalsots Finanšu komitejā, un vēlreiz esam skaidri un gaiši pasaku, likums nosaka minimālo skaitu 3 komitejā. Lielākajā daļā Latvijas pašvaldību šo 51% nesasniedz. Ņemam pa piemēru Salaspils 15 deputāti, 7 katrā komitejā. Ropažos 19 deputāti, 9 katrā komitejā. Nesasniedz 51%. Tā kā Miķelsons kundze absolūti šobrīd melo. Es ļoti atvainojos. Es šobrīd cienītais godātais sēdes vadītāji. Es jūs ļoti aicinu. Es atvainojos, mani nepārtraukt, lūdzu nepārtraukt. Es jūs aicinu uz debati, es to aicināju jau darba kārtības laikā, kad jūs pārtraucāt mani. Lūdzu, izsakaties. Es vadu sēdi, kā jūs esat vairākas reizes norādījuši, kad jūs vadījāt sēdi. Paldies. Paldies, jā. Tātad, ja vairākums deputātu darbosies, ja visi deputāti darbosies vienā komitejā, tad dome zaudē jēgu kā augstākā lēmēja institūcija. Veidojās dubultā un neefektīga lēmuma pieņemšana. Domē jābūt gala lēmumu pieņēmējai. Tā tas ir demokrātijā. Lūdzu, Imants Krasniņš izsakās. Jā, labrīt, kolēģi, paldies Karīnai par rīta tonizējošo dzērienu, bet saliksim visu lautiņam. Tad, pirmkārt, patiešām lielākā daļa iedzīvotāji jau arī nezina, bet lēmums pieņem doma 15 cilvēku sastāvā, un komiteja savukārt izskata lēmums. Komiteja lēmums nekādā veidā nav galējais, to pieņem doma. Otrs pats galvenais, kā jau ar visiem mūsu nodokļu naudiņām un finanšu riskiem, tas ir droši vien galvenais uzmanības objekts. Un mums Ādažu novadā 15 deputāti finanšu komitejā. Tie lēmumi, kas saistās ar finanšu izlietojumu. Un citās pašvaldībās mēs vispār neredzam to, kad ir visi domas deputāti pārstāvēti pat finanšu komitejā. Es domāju, mēs kā Ādažu novads esam kārtīgi priekšā citām pašvaldībām. Un atcerieties, tie lielākie riski, tie finanšu riski. Savukārt, kas attiecās uz šīm attīstības un izglītības komitejām, tad man ir laba atmiņā šis kontrpiedāvājums, ko jūsu deputāti iesniedzāt, kad labāk palielinām deputātu skaitu uz 15 arī izglītības komitejā, attīstības komitejā, pārvērtīsim to visu par klusējošo deputātu, algu saņemošo deputātu sēdi, kurā ir spiest noraudzīties visi darbinieki, tērēt gan savu laiku, gan visas tās dubultās, absolūti neko pašvaldībā nedodošās izrādes noskatīšanās. Tā kā, man liekas, tas arī parāda to lielo mūsu
diametrāli pretējo pozīciju. Mēs gribam būt efektīvāki, ātrāki, lai cilvēkiem ir īsāks ceļš starp viņu iesniegumiem un lēmumiem. Un komitejās ir jābūt cilvēkiem, deputātiem, kam ir līdzīga pašvaldības pieredze. Katru trešo dienu viņi tiek. Tev ir jābūt ar kaut kādu sapratni, ja tevis attīstības komitejā pa ceļu būvniecību, ūdenssaimniecību, kanalizāciju, attīstības projektiem. Savukārt izglītības komitejā ir līdzīgi. Ja mēs paskatāmies šodienas attīstības komitejas, pieņemsim, deputātu CV, mēs redzam, ka kvalifikācija ļoti iztrūkst. Tā kā es domāju, ka šis arī mūsu izvirzītais, un Doma jau vienreiz nobalsoja balsu vairākumu samazināt uz 7 locekļiem, un es ceru, ka visi 7 locekļi galā beigās arī būs šo te augstāku kompetenci, kas kopumā komiteja padarīs daudz gudrāku. Latviski runājot gudrāku. Un atcerieties, jebkādi finanšu jautājumi, ja tie tiek skatīti arī šajās divās komitejās, viņi pēc tam tiek skatīti finanšu komitejā, kur piedalās 15 deputāti. Un viens praktisks piemērs starp kādreizējo Cernikavas novadu un tagad Ādažu novadu. Ja mums Cernikavā bija 7 deputāti šajās komitejās, un savukārt finanšu komitejā arī nebija visi 15, bija 9. Tad mums savukārt domas sēdes kļuva arī patiešām tādām, kur cilvēki darbojas un runāja. Un tā. Tagad mums paskatieties, domas sēdes ir visātrāk noritošais fórums deputātu, kur visi tikai spiež podziņus un 1, 2, 3 domas sēdi pabeigusies. Bet neaizmirsīsim, ka domas sēdi ir vienīgā vieta, kur arī tiek pieņemt visu pašvaldības lēmumu. Tā kā man liekas, ka arī šis deputātu vairākuma atbalstītais modelis, kas ir līdzīgs kā Cernikavai un daudzām citām pašvaldībām, ir ļoti efektīvs, kas attiecās uz komitejām, kas ir profesionālās. Savukārt, to, kur ir finanšu jautājumi, tur mums ir visi 15 deputāti, un mēs esam atkal soli priekšā citām pašvaldībām. Tā kā mans būtu lūgums atbalstīt, mēs jau nevaram neatbalstīt, jo ministrija ir pateikusi, ka viss ir kārtībā, likumu mēs esam pārsnieguši pat vairāk kā 2 reizes, minimālais locekļu skaits ir 3. Būsim efektīvāki un gudrāki. Tā kā lūdzu rosinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Paldies! Lūdzu, deputāti, vēl kāds vēlas izteikties? Jānis Lej, lūdzu. Jā, ļoti rāvos pie vārda. Jā, man tā kā vajadzētu tā kā Karī Mikelsoni šī situācijā parunāties. Mēs drīkstam tā kā, lai būtu dialogs, lai man kaut ko atbildi. Es kā ir Mikelsons pēc 9. 8. janvāra es jūs redzu ar vien retāk un retāk domas sēdēs, ar vien retāk un retāk komitejās. Laikam laiks paliek mazāk un mazāk. Laikam tanī brīdī, kad no troņa nokāp lejā un saprot to, ka ir jāstrādā pa parastu deputātu un opozīcijas deputātu, lai kā tu var teikt, ka tu neesi opozīcijā, strādāji pa opozīcijas deputātu, pavarētu pilnīgi citi skats, citi viedokļi. Man ir prieks, ka šis pārbaudījums tev beidzot ir pienācis. Jo ļoti vienkārši sēdēt piedzimta bagātā ģimenē, un kad visu laiku sarkanais paklāts. Ļoti labi. Viss ļoti vienkārši. Tanī brīdī, kad tu nokrīt uz zemes un sāc saprast, kas notiek. Un kad pret tevīm sāk rīkoties tāpat, kā tu esi rīkojusies, sāk mainīties kaut kas. Es ļoti ceru, ka Karī Mikelsoni tas būs tāds lēciens. Tu izteici risku to, kad ir risks to, kad deputāti nevarēs redzēt, kas neaiziet uz domas sēdi, uz finanšu komiteju. Šī situācija es gribētu piebilst. Tavā vadībā šodien izpildvara nosaka daudzās lietās, kas aiziet uz domas sēdi, kas aiziet uz komiteju, kur tas ir lieli pārkāpumi, kur izpildvara vienkārši lemj, palaist vai nepalaist. Tavā vadībā. Tu to esi pieļāvis. Ļoti daudz cilvēku iesniegumu paliek kaut kur karājoties gaisā. Tāpēc šī brīdī es vienkārši atminos, cik reizes tu teici savām kolēģiem, lūdzu atslēdziet Leju, jo Leja kaut ko nepareizi runā. Man nepatīk, ko kā Leja runā. Tā nebija ko, Miķelsons kundze.
Es šo visu man ļoti interesanti klausīties, kad cilvēks tik ātri, viņi tikko bija tur, un viņi tik ātri pēkšņi mainījusies. Pilnīgi savādāk, ko runā. Jūs vispār, tu gribi paprast saviem izpildvarē, kā tu tagad runā un kā tu pirms kādu laiku runāji. Tas man vienkārši tāds ieteikums. Paldies, es tev skatījos acīs, Karim Miķelsonam. Paldies. Paldies. Tad lūdzu Zintis vārds, tad Ģirs Dubkevičs un Karim Miķelsons. Labrīt, kolēģi. Es parasti esmu izteikumos vienmēr zolīts, ieturēts, šoreiz nezinu vārdu, negribu neko slikti teikt, bet man piedod Karim Miķelsons, ka var diskutēt komitejās, izteikties, cik es daudz reizes gribējis runāt, diskutēt. Vienmēr atbild bija raksti priekšlikums, iesniegums, raksti. Un tad šities te stāsts par diskutēt komitejās. Labi, mēs citās komitejās esam diskutējuši, kurās Karim Miķelsons nebija vadītāji. Bet tavās Miķelsons kundzes vadītās komitejās mēs vienmēr tiku neļaut līdz galam izteikties, domas pateikt, tikai visu laiku raksti priekšlikums, cik tu var rakstīt. Un tad nav jēgas, tad labāk visu ātri īsti kompakts sēdes, tad nebūtu jārunā. Un viss. Paldies. Paldies, Ģirs Dubkevičs, lūdzu. Jā, labrīt, kolēģi. Es domāju, ka varbūt Deviņos jau cita komitejas. Es drīkstu izteikties, jā? Paldies, Karol. Jā, kolēģi, es uzskatu, ka mēs runājam pārāk skarbi, bet nav runa par kaut kādu demokrātijas apdraudējumu vai par ko tādu. Mēs paskatāmies, piemēram, citās pašvaldībās, kur komiteja darbs notiek mazākā sastāvā un ir krietni efektīvāks. Arī man bieži pārmet daudz deputāti arī neformālās sarunās, kad manas attīstības komitejas ir ārkārtīgi garas un es nodarbinu deputātus visu dienu. Jā, tā ir, mums ir daudz darbakārtības jautājumu, bet līdz ar to iespējams tad būs mazāk deputātu iebildumu, un tos iebildumus vienmēr ir iespēja iesniegt arī rakstiski. Tātad pirms jebkuras komitejas sēdes, gan attīstības, gan izglītības deputāti var nokomentēt, un tad šie priekšlikumi tiek izskatīti. Tāpat noteikti deputātiem visi jautājumi, būsim jau reāli, visi jautājumi visticamāk nav aktuāli. Katram ir kāds jautājums, kas ir svarīgāks, kur jāizsaka kāds viedoklis, un joprojām ir tā iespēja pieslēgties arī attiecīgi uz šīm te sēdēm, un komitejās pauž šo te viedokli. Šo iespēju jau deputātam neviens neliekas. Deputāts var piedalīties jebkuras institūcijas darbā, iesaistīties, darīt, un deputātam ir tādas tiesības. Neviens tās tiesības deputātam nav ierobežojis. Līdz ar to, ja gribēs visi 15 deputāti varēs pieslēgties attīstības komitejai, izteikt viedokli, un neviens viņiem to nelieks. Tāpat noteikti arī visi deputāti tiek ņemti vērā. Es domāju, ka tas ir tas stils arī, kā es, piemēram, pats personīgi strādāju. Es domāju, ka to ļoti labi var redzēt arī komitejas sēdēs. Vēl jo vairāk visi lēmumi, kas iet tālāk, un tāda lēmuma ir vesela virkne, tie lēmumi tiek tālāk skatīti arī Finanšu komitejā un domas sēdē, protams, kur ir visi 15 deputāti. Un es šeit, protams, arī teiktu, ka es pats arī uzskatu, ka šis formāts ir labs, ka Finanšu komitejā, kur ir fiskāla lēmuma, ir visi deputāti, jo visiem deputātiem jāzina, kāda lēmuma tiek pieņemta, kas ietekmē pašvaldības budžetu, neatkarīgi no tā pozīcija, opozīcija vai kā mēs to saucam. Un tāpat arī attiecīgi, protams, domas sēdē visiem deputātiem ir jābūt, un tad vēlreiz jāpauz arī šie savu viedokļi. Bet nevajadzētu mētāties ar tik skaļiem vārdiem par demokrātiju, jo tas absolūti neatbilst patiesībai. Arī iepriekšējā Cernikavas novada pusē bija arī šie 7 deputāti. Es domāju, ka te ir jautājums par efektīvu darbu, un to es domāju, ka var nodrošināt arī komiteja ar 7 deputātiem, jo bieži vien komitejās visi deputāti tomēr arī neizsakās. Es domāju, ka būsim arī godīgi paši pret sevi. Līdz ar to uz tiem jautājumiem, kur tā interese ir, tad es aicinu arī deputātus pieteikties, nākt, teikt, stāstīt, darīt, un varu apliecināt vismaz no savas puses, ka šis jautājums vienmēr tiek ņemts vērā, un deputātos vienmēr ieklausās, lai panāktu labāko risinājumu mūsu iedzīvotājiem, kas ir mūsu darba pasūtītāji. Paldies! Jā, paldies. Jau par to demokrātiju arī vairākas reizes minēt. Pilnīgi taisnība un pilnīgs muļķības, ka tiek apdraudēta demokrātija. Vienīgais, kas tiek apdraudēts, droši vien ir vienas partijas demokrātija, ko arī pierādīja šie te iesniegumi, kas bija pret saistošiem noteikumiem. Lūdzu, Karim Miķelsons, un tad atgriežamies pie priekšlikuma balsojumu. Lūdzu.
Jā, paldies. Man tad joprojām uzturu savu priekšlikumu balsojumam. Arī izskanēja komitejas vadītāja viedoklis, ka nav problēmu strādāt lielākā vai mazākā komitejā, tiek aicināts piedalīties deputāts. Līdz ar to joprojām nav saprotams šī politiskā lēmuma virzīšana, kuru virza šobrīd, jāteic, pašpasludināts domas priekšsēdētājs un spēka koalīcija atbalsta arī ar šo ļoti trauslo pārākumu, ko arī demonstrē šī situācija. Labāk būtu pievērsta lielāka uzmanība koalīcijas un sadarbības jautājumu veidošanai un domas vadības lēmumu pieņemšanai par domas vadību. Tā vietā šobrīd tiek lemti lēmumi, kas ir absolūti politiski un kas patiešām joprojām nav neviena argumenta vai skaidra informācija, kāpēc būtu nepieciešams izmaiņas komitejas skaita sastāvā uz leju. Un lūdzu arī atsaukt tos apgalvojumus, kuri šeit piesauca pretlikumīgas darbības. Ne manā prezentācijā, ne manās uzrunās nav atsauc uz to, ka tas ir pret likumu. Es atsaucos uz likumu, kas šo regulē, un tā ir taisnība, un mūsu, manuprāt, līdzinējā domas darbība jau vairāku sasaukumu laikā ir spējusi, un komiteju vadītāji ir spējuši organizēt darbu komitejā, kur ir 9 un vairāk deputāti. Un joprojām nav argumentu no jautājuma virzītāja Gata Miglāna, kas tad ir par pamatu. Un savukārt visi iedzīvotāja argumenti par fiskālo ietekmi ir atspēkoti arī šī saistošo noteikumu preambulā, kur ir skaidri norādīts, ka nav nekādu ieguvumu vai ietaupījumu, un arī nav uz otru pusi, nav ne sadārdzinājumu. Nekā citādāk, jo tieši tikpat tiek iesaistīts cilvēks resursu skaits, lai organizētu sēdes darbu, un tieši tikpat arī, lai sagatavotu dokumentus, un arī deputāti savu darbu laiku sniedz tabelēs, un dalība oficiāli kā loceklim komitejā vai dalība komitejā tāpat tiek atlīdzināta vienādi. Līdz ar to es uzturu šo priekšlikumu atstāt šo te skaitu kā ir, vai paplašināt, ja nu gadienā šo garo diskusiju laikā ir radies priekšlikums kādam vēl pievienoties komitejas darbam un kvalitatīvi diskutēt par novadam vissvarīgākajiem jautājumiem. Jā, paldies, Miķelsons kundze, un es aicinu turpmāk lūdzu tiešām neizpaust nepatiesu informāciju. Tad nevienreiz neesmu sevi pasludinājis par priekšsēdētāju, absolūti, un runājot par koalīcijas veidošanu, vienpersoniski Miķelsons kundze bija tā, kas atteicās sadarboties. Tā kā lūdzu neizsniegt pat nepatiesu informāciju. Tātad lūdzu vārds Ievai Rozei, tad Raivim Paulam, un tad balsosim par priekšlikumu. Jā, savukārt es no savas puses gribu apliecināt, ka es piekrītu visām prezentācijā sagatavotajām Karīnas Miķelsonas paustajām, un tādēļ nevarēšu balsošu par šo priekšlikumu. Un vēl es vēlos teikt, ka es esmu abās komitejās un zinu, kad komiteju darbs bija labi organizēts un arī izskan pārmetumi, ka daudz komitejās nerunā, bet tas jau neliedz veidot savu viedokli arī uzklausot pārējo sacīto. Bet vēl gribu teikt, ka to jau visi iedzīvotāji ir manījuši, ka daļa deputātu komitejas sēdēs iet pa ielu un runājās, brauc automašīnā pie stūres un runā. Tas jau arī mums visiem ir redzams un manāms. Ja? Es būtu priecīgi, ja visi deputāti sēdētu šeit pie galda un mēs varētu diskutēt klātienē. Un tādēļ uzskatu, ka komitejas nav jāsamazina. Paldies par viedokli, par taisnību, par automašīnām. Lūdzu, Raivs Pauls. Jā, paldies par doto vārdu. Lieliski patērēt pusstunda. Tas, ko es vēlējos piebilst, es domāju, ka pašvaldības vēlēšana rezultāti 2025. gadā bija demokrātiski, vai ne? Nu, un tad ir rezultāti tādi, kādi ir. Ir ievēlēti tie, kas esam, no daudzām dažādām partijām tam līdzīgi. Es vēlēšana rezultātus vakar pārskatīju. Nevienai partijai vairāk kā 50% balsis nebija. Arī deputāti nevienam nav vairāk kā 50%. Nu, un tad šobrīd, ja paskatāmies uz komiteju sastāvu, tad, piemēram, X-ā ir vienai partijai vairāk kā 50% cilvēku. Tas, manuprāt, arī nav demokrātiski. Atbilst Miķelsonas kundzes teiktajam par to, ka vara tiek koncentrēta
šauras grupas interesēs. Paldies! Tieši tas, ko es teicu, apdraudēt tikai vienas partijas demokrātiju. Labi, paldies. Un tad atgriežamies pie priekšlikuma. Varam uzlikt, ir priekšlikums, un es aicinu balsot mutiski. Gatis Miglāns pret. Jānis Vēvers, lūdzu. Pārsaglabāt 9. Ieva Roze par. Lakšvica par. Sprūda pret. Deniņa pret. Leja pret. Zīns Vārds pret. Rēks Pauls pret. Andris Vest par. Jā, lūdzu, attālināti mums Imants Kristiņš. Imants pret. Kerola Davidsona. Ģirs Dubkevičs. Pret. Un vai visi ir nobalsojuši? Un kā arī Miķelsona lūdzu, jā. Karina Miķelsone par to 9 vai tos, kas vēlas, un Paldies, arī atbildēt deputātam Paldies, Raivim balsojums ir Paulam, ka pieņemts. visi var Balsojums pieņemts. pieteikties Atgriežamies pie komitejās. lēmuma projekta, lūdzu. Paldies. Projekts balsojums par lēmumu projektu namēs sistēmā. Mums jādod laiks arī X komiteja. Lūdzu, uzsāk balsošanu. Slēdzu balsojumi 8 par, 4 pret, Ieva Roze, Karina Miķelsona, Kerola Davidsona, Kristīna Lakševica, atturās Andra Krasta, Jānis Vaivots. Pabeidz jautājumu izskatījumu, pārējiem pie nākamā jautājuma par saistošo noteikumu grozījumu Ādažu pašvaldības domas 23. gada 15. marta saistošajos noteikumos numur 5 pār nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā. Arī ir šie noteikumi izgājuši publisko apspriešanu. Lūdzu vārds Agrim Grīmvaldam, juristam. Es noziņošu, jo Agris mūs pārstāv tiesā šodien. Jā, lūdzu. Jā, tātad sabiedrības viedokļa paušanai tika noteikts termiņš līdz 30. aprīlim. Šajā termiņā tika saņemts viens priekšlikums vai viedoklis ar lūgumu svītrot no paskaidrojuma raksta 1.4 punkta tādu pašvaldības viedokli, ka ņemot vērā novēroto situāciju ar ielu tirdzniecības organizatoriem, tātad bija minēts, ka organizatori dažkārt nevēlas uzņemties pilnu atbildību par tirdzniecības dalībnieku nodevu samaksu. Un tātad šis iesniedzējs šo informāciju attiecināja uz sevīm. Informācija bija norādīta vispārīga par praksē novēroto situāciju, tomēr, lai izvairītos no pārpratumiem, mēs nolēmām izslēgt šo viedokli no 1.4 punkta paskaidrojuma rakstā. Tas arī ir viss, citi viedokļi nav saņemti. Jā, paldies. Lūdzu, deputāti, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tas uzsāk balsošanu. Kerola Davidsona lūdzu nobalsot. Ja es drīkstētu mutiski, tad par un visu laiku, kamēr tādā diemžēl. Jā, paldies. Te jums Paldies. Kolēģis aizrādījums, ka mēs piedalāmies dažādās vietās, sēdēs no visām. Es zinu, bet es esmu komandējumā ar skolēniem no pamatdarba, un es ļoti reti tā Paldies, daru. pārējie visi ir ar mieru šeit. Labi, paldies, slēdzam balsojumu. Tad vienbalsīgi 14 par. Pabeidz jautājumu izskatīšanu un pārējiem pie 4. darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu grozījumu Ādažu novada pašvaldības domas 22. gada 28. septembra saistošajos noteikumos numur 72 par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu kārtību Ādažu novadā. Arī šie saistošie noteikumi ir izgājuši publisko apspriešanu un netika saņemts neviens priekšlikums. Finanšu komitejā 15. aprīlī vienbalsīgi ir atbalstīts. Lūdzu, deputāti, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, es uzsāku balsošanu. Kamēr balsojam, šoreiz ir tas beidzot galējais tas variants. Jā. Tur, kurš ir, cik mēs gadus pie viņu strādājam? Jau 4, ja? Pat vairāk mēs strādājam. Nē, grozījums mēs tagad pusgadā. Nu, grozījums ir grozījums. Tie ir grozījums. Lūdzu, Kristīna Lakševica.
Par ūdeni. Ūdens motocikli, jā? Mata plīva un ūdens motocikli. Vienbalsīgi 14 pār. 5. darba kārtības jautājums par biedrības nākotnes iela iniciatīvu projektu. Jautājums nav skatīts komitejās. Aicinu ziņot Mārīti Kisiļevsku, lūdzu. Labrīt, Mārīta Kisiļevska ir atvaļinājumā, tāpēc noziņošu es izpildirektora vietniece Inga Reite. Labi, paldies, lūdzu. Tātad jautājums nav skatīts komitejās, tādēļ, ka tas ir iesniegums pašvaldībā ir saņemts šī gada 21. aprīlī, līdz ar to šī ir ātrākā sēde, uz kuru mēs varējām virzīt izskatīto pieteikumu. Tātad atgādināšu, ka ir saņemts biedrības nākotnes iela pieteikums iniciatīvu projektam Vingrojam kopā. Un tātad projekts pretendē uz pašvaldības finansējumu. Kopienas speciālisti ir izvērtējusi projektu atbilstību nolikumam tā mērķiem, arī kritērijiem, un šis pieteikums ir ieguvis augstu novērtējumu no 26 punktiem 24 punktus. Tātad iesniedzējs pretendē uz pašvaldības finansējumu 2000 eiro apmērā, ir arī savs finansējums plānots. Un iesniegtais pieteikums pilnībā atbilst nolikuma kritērijiem, tādēļ iesaku atbalstīt biedrības nākotnes iela iniciatīvu projektu Vingrojam kopā, jo tas dos iespēju novadniekiem vingrot vairākus mēnešus un piesaistīt arī jaunus dalībniekus vingrošanas nodarbībās. Tātad plānotais finansējums, kas ir nepieciešams no pašvaldības, ir 2000 eiro. Aicinājums atbalstīt. Paldies! Paldies, lūdzu. Tad Jānis Vaivods. Jā, jautājums varētu laikam jau vairāk būt Mārītei, bet ja Inga šodien aizstāja Mārīti, Inga, cik es saprotu, tad iniciatīvu projektu budžets līdz ar to tiek izsmalts. Jā? Iedzīvotājiem ar to ir jārēķinās, ka vairs iniciatīvu projektos, kā saka, iespējas kaut ko rakstīt un pretendēt uz finansējumu, tā kā vairs nav šodien. Jā? Situācija ir tāda, ka mums ir palikuši, manuprāt, 500 eiro, un mums ir rindā vēl viens iniciatīvu projekts, kurš būtu jāskata, bet mums pietrūkst finansējuma. Tā kā šai mērķa programmai iniciatīvu konkursam ir limitēts finansējums, tad varētu teikt, ka mēs ar šo finansējumu esam izsmēluši. Vēl viena iespēja ir, ka mēs skatīsimies citās iniciatīvu projekta sadaļās, tā kā ir ne tikai šī aktivitāte iedzīvotāju vingrošana, bet ir kultūra un vēl citas aktivitātes. Skatīsimies, vai tur paliek pāri kāds finansējums. Iespējams, ka pārgrupēsim finansējumu un tad varam vēl skatīt kādu nākamo pieteikumu. Bet jāteic, ka uz nākošo gadu ir jāpārdomā, vai nu šī mērķa programma ir vaļā visu laiku un iedzīvotāji var pieteikties, tad arī finansējums nav limitēts. Pašreiz ir izveidojusies situācija, ka ar nolikumu mēs ļaujam iedzīvotājiem pieteikties visu gadu uz dažādām iniciatīvām, bet finansējums ir limitēts, un mēs jūtamies tā kā vainīgi, ka mums tas finansējums ir ātri beidzies, jo iedzīvotāji ir bijuši aktīvi. Tas nozīmē, ka ir abi divi šie kritēriji jāsalāgo, gan finansējums, gan arī pieteikšanās. Jā, paldies. Tas ir tiešām jāsalāgo, un es domāju, ka finansējuma ierobežojumu noteikti vajag. Un es aicinu apskatīties uz sabiedrību ar dvēseli. Mums tur palika finansējums pāri, kas netika īstenots. Tad Jānis Leja, lūdzu, pateic. Tātad paldies, un es aicinu atbalstīt esošo iniciatīvu. Uzsāku balsošanu. Gaties nepiedalos balsojumā. Tad būs nepieciešams arī iesniegums. Vienmēr varēs mīlis viesulu. Par ieinteresētību, jā. Prieks, ka beidzot mēs esam... Uzspied nepiedalīties. Gaitiņiem izspieduši šo te atbalstu pensionāriem drausmas. Cik ilgi mēs spiedām viņu? Pusgadu spiedām. Tas nav pensionāriem, jā. Lūdzu, Karī Miķelsson, lūdzu. Jā, es aicinātu šobrīd arī uzdot uzdevumu organizēt līdzvērtīgi aktivitātes abos pagastos. Ņemot vērā, ja šis kļūst jau par tādu domes atsevišķu lēmumu, tad es lūgtu arī organizēt, lai tādas iespējas ir abos pagastos līdzvērtīgi, jo savādāk šī konkursa būtība vispār pazūd. Jā, ļoti labi. Šādu priekšlikumu var iestrādāt arī nākamā gada nolikumā. Teiksim, tur 5 iniciatīvas programmas Ādašu pagastā, 5 Cernikavas pagastā. Paldies. Tad lūdzu Kerola Dāvidsonu, vai balsos mums? Mīlis viesuli nostīsies un varēs visiet Inga. Slēdzu balsojumu.
13 par, nepiedalās Arta Deniņa. Un noslēdzošais darba kārtības jautājums ir par deputātes Ievas Rozes komandējumu uz Liepāju. Lūdzu, Laila Raiskum ziņo. Labrīt, cienījamie deputāti! Ādažu novada pašvaldība ir saņemta Ievas Rozes iesniegums par komandējumu pieprasījumu. Un tā kā pamatojoties uz Latviešu pašvaldības savienības vēstuli par pārstāvu izvirzīšanu LPS komitejās un apakškomitejās, kā arī Ādažu novada pašvaldības vēstuli par pārstāvu izvirzīšanu LPS komitejās un apakškomitejās, deputāte Ieva Roze ir pašvaldības pārstāvis LPS veselības un sociālo jautājumu komitejā. Un LPS ir nosūtījusi vēstuli uz veselības un sociālo jautājumu komitejas locekļiem par LPS veselības un sociālo jautājumu komitejas izbraukumu sēdi Liepājas valstspilsētā. Un aicina Ievu Rozi piedalīties šajā sociālo jautājumu komitejas izbraukuma sēdē, kas notiks 26. gada 7. 8. maijā Liepājas valstspilsētā. Paredzamie komandējuma izdevumi ir dienas nauda, transporta izdevumi, naktsmītņu izdevumi. Un lūdzu norīkot pašvaldības domas deputāti Ievu Rozi komandējumā uz Latvijas pašvaldības savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas izbraukuma sēdi Liepājas valstspilsētā no 26. gada 7. maija līdz 8. maijam. Personāla nodaļai līdz ar to jāsagatavo līdz 6. rīkojums un pilnvarot pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku attiestības jautājumos Gata Miglāna parakstīt šā lēmuma 2. punktā minēto rīkojumu. Un Ievai Rozei informēt domu par komandējuma rezultātiem. Paldies! Uzticamies jums speciālistei Ievai Rozei. Neatved mums tikai vēju, lūdzu, no Liepājas. Jā, maizīs mēs arī varam sasmērēt līdzi. Lūdzu, deputāti, vai ir kādi viedokļi? Ja vajag, mums ar maizīs līdzi, lai tikai jums būtu... Uzsākam balsojumu. Lūdzu. Sēdziņu, lai būtu vieglāk braukt. Viss sagatavots. Es atturos, jā? Nē, tu vari balsot. Divreiz pār. Var. Tāds trikījais drošāk. Nē, var. Šajā var. Labi, paldies. Slēdzu balsojumu. Vienīgi 14 par. Un ar šo arī slēdzu